visiem! Mani sauc Linda Kante, un esiet laipni aicināti manā YouTube kanālā. Šajā kanālā es dalos jau vairs ne tikai ar savām zināšanām, praksi, pieredzi, prasmēm fizioterapijā, bet tam ir klāt pievienojies cilvēku dizaina eksperiments, cilvēku dizaina sistēma, kurā es esmu nolēmusi dalīties savā pieredzē, savos atklājumos, savā ceļā, tajā, ko es mācos un apgūstu katru dienu. Šī satura straume, kas būs paralēli fizioterapijai šajā kontā, es gribu jau tagad pašā sākumā novilkt robežas vai brīdināt, informēt, ka viss, ko es stāstu, ir stingri manas pašas personīgā pieredze un perspektīva, mans filtrs, kā es to redzu, kā es to piedzīvoju. Es neklasificējos kā cilvēku dizaina pasniedzējs, skolotājs, pārstāvis. Esmu es, Linda Kante, kura autonomi pēta šo sistēmu visneiedomājamākajos un dažādākajos veidos, no visdažādākajiem autoriem. Amerika, Kanāda, Krievija. Un es to visu sintezēju sevī un izdodu ārā caur savu kādu unikālo perspektīvu, filtru, savu pieredzi. Tāpēc vienkārši lūdzu ņemt to vērā gadījumā, ja jūs sevi pieķerat kaut kādā mirklī, kad jums gribas mani kaut kur, nezinu, vai idealizēt, vai nosaukt par kaut kādu pasniedzēju, uz ko atsaukties, vienkārši atsaucaties uz Lindu. Tā ir mana pašas neatkarīga sintezēta pieredze, kurā es vienkārši dalos, nepārstāvot nekādu organizāciju. Iemesls, kāpēc es šodien sāku radīt saturu šādā tēmā, kā cilvēku dizains, ir tas, ka balstoties pašai uz savu dizaina mehāniku, mana noteiktā galva, kur savieno kroņa centru ar adžnu, ir veidojis abstrakcijas kanāls 4764, un viņš man nepārtraukti rada spiedienu, krieviski būtu atgružats, atbrīvot sevi no šī mentālā plāna produktiem. Tātad, ko dara šis kanāls? 4764 kanāls ir abstrakcijas kanāls, kurš funkcionē caur tēliem, caur abstraktiem tēliem, simboliem un ir balstīts pagātnes pieredzē. Un viņa tā darbība ir tā, ka viņš no tās pagātnes pieredzes, viņam ir spiediens izdarīt secinājumus, kopsavilkumus un dalīties savos atklājumos. Un tas ir tas, ko mans prāts dara. Un, lai es arī pildītu savu mehāniku, piepildītu tās prednaznačēņa nozīmi, es runāšu, es lietošu gan anglicismus, gan rusicismus, tāpēc, ka tās ir divas valodas, kurās es mācos un miedarbojos ar cilvēku dizaina informāciju. Un, protams, angļu valoda ir avota valoda, kurā es arī izmantošu terminus angļu valodā, jo man šķiet, ka tādā veidā vistiešāk var pārnest, kā saka, frekvenci vai vibrāciju par to, kas ar konkrēto šo vārdu ir bijis domāts. Es, protams, mēģināšu to paskaidrot latviski, bet latviešu valodā, ka mēs varam kaut kur pazaudēties pa ceļam. Tāpēc, lai mums labākā informācija
iegulsnētos un noslāņotos un dziļāk ieietu katrā šūniņā, es izmantošu pēc iespējas dažādāku valodu, lai jums ir iespēja uz to lietu paskatīties no dažādiem rakursiem un integrēt konceptuāli sevī to informāciju. Gribu veltīt atsevišķu uzmanību laiku, lai parunātu par projektora parakstu vai signature, kas ir success, jeb veiksme. Un tas, ko es ieraudzīju arī pavisam nesen, un tas arī, kā ir pamainījies mans fokus šobrīd, atskatoties, es redzu, ka man ir bijušas pretenzijas pret savu ģimeni, ka es nejūtos, ka ģimene mani atzīst kā projektoru, ka es nejūtos atpazīta pēc savām projektora kvalitātēm. Un man bija liels rūgtums par to, ka es atceros savas pretenzijas attiecībā uz saviem tuvajiem par to, kā viņi no manis sagaidīja tur, ka es izpildīšos kā ģenerators un nekad tur neatzina vai nenovērtēja mani par tām spējām, kas man dabīgi ir dotas kā projektoram, jo tā vienkārši nav vērtība viņu acīs. Un tas nav tā, ka tagad kāds ir labs vai slikts, vienkārši runa ir par to, ka ir atšķirīgi redzējumi un ir atšķirīgas vērtības. Un ja tu esi, teiksim, ģenerators, tad ir diezko grūti iztēloties, kā ir būt projektoram. Kur nu vēl iedomāties, ka tur ir nepieciešama kaut kāda cita pieeja. Es runāju par normālo pieaugušo pasauli. Tad, kad ir cita lieta, ja mēs apzināti kā vecāki, piemēram, tagad sākam mācīties cilvēku dizainu, savus bērnus sākam pēkšņi audzināt saskaņā ar cilvēku dizainu. Tas ir citādi. Bet tas, kas man kļuva skaidrs, ir tas, ka es pati dzīvoju savu viltus es. Es biju neapmierināta, nelaimīga savā darbā. Darbā tādā ziņā, ka es strādāju poliklinikā, zem pakļautībā, vadībā, kurai īpaši neinteresēja arī es kā projektors, kur arī neatzina manas kaut kādas kvalitātes, es nejūtos veiksmīga tur. Un tā kā es nebiju veiksmīga tādā ziņā savā darbā, es krāvu atbildību lai es justos veiksmīgi vai nu uz savu partnera, vai uz attiecīgi savu bāzes ģimeni. Kabināju viņiem virsū atbildību. Jums ir jāliek justies man atzītai, saredzētai, ja? Tā, jūs to nedarat? Man ir pretenzijas, es esmu pilna rūgtuma. Un šī perspektīva pamainījās tagad, kad es esmu atgriezusies atpakaļ no Taizemes un vispār Āzijas kopumā. Un pēdējais es biju Vietnamā, un es jau tur biju palikuši jau vai nedēļu vai divas, un es jau vairs nevarēju sagaidīt, kad es atgriezīšos atpakaļ Latvijā, jo man beidzot bija skaidrs, ko es gribu darīt. Man jau palika garlaicīgi tur būt, un kad es gribu darboties. Un man atvērās pilnīgi cits redzējums, cits kaut kāds iekšējs drives,
man nokrita kaut kādas tās sīpola kārtiņas. Jā, tas atkal ir atsevišķs process, par ko es gribēšu parunāt. Tas ir atprogrammēšanās process, deconditioning. Un, lai tas spētu ar mums notikt un esot projām no tradicionālajiem apstākļiem un vietām un cilvēkiem, ar kuriem es biju ciešākā miedarbībā esot šeit un paņemot to distanci projām no tā visa, lai es vairāk sajustu sevi, kaut kādas stīpola kārtiņas nokrit nost, kaut kādi filtri nokrit, un es ieraudzīju to, ka patiesībā man patīk mans darbs fizioterapijā. Es patiesībā jūtos diezko pārliecināta par to. Es pēkšņi saredzēju, kā es gribu to attīstīt, kā es gribu to pacelt jaunā līmenī, kā es gribu pieņemt darbā cilvēkus, kā es gribu par to stāstīt pasaulē. Un man pēkšņi kļuva interesanti pašai ar sevi, un parādījās tāda skaidrība par manu lietu. Tā kā nomainījās tā perspektīva no es nabadzīņš upurītis, kurš sagaida, ka pa viņu kāds parūpēsies, vai tā būtu ģimene, vai tas būtu darba devējs, bet ka pēkšņi, hei, es pati to varu. Es pati varu ņemt šo savu praksi kā plastilīnu, un es varu veidot un skatīties, kā tas attīstīsies. Un man palika tik interesanti, aizraujoši, uzņemties atbildību pašai par savu dzīvi, ka man pēkšņi nokrita visas gaidas un pretenzijas nost no savas ģimenes. Un rūgtums viņš kaut kā arī tāds izgaisa, tāpēc, ka es beidzot pievērsos savai lietai, kas mani interesē, kas mani aizrauj, kam es ticu, un vispārējais ir nebūtisks. Attiecībā uz visiem projektoriem, ka mums ir nepieciešama šī atzinība, bet tā lielākā problēma, kas rada sarežģītības attiecībās tagad, kad es varu to pamatot uz savu pieredzi, ir tas, ka mēs liekam šīs atbildības mums justies atpazītam, pirmkārtām partnerim, manā gadījumā vēl tā bija ģimene, un tas bojā attiecības. Un pats labākais, ko mēs varam darīt, mēs varam pilnībā nodoties savai lietai. Tāpēc man tev ir jautājums, vai tev ir tava lieta? Kas ir tava lieta? Par ko tev deg nodarboties, aizrauties? Kas tevi interesē? Un ļauj, lai tā tava lieta caur klientiem nes tev atgriezeniskās saiknes, dod tev piepildījumu, atzinību, atpazīstamību kā speciālistam, kur tu vari justies veiksmīgs savā sfērā, savā biznesā un miedarboties attiecībās ar saviem tuvajiem, caur šīs pārpilnības un veiksmes sajūtu, un tā būs pilnīgi cita pieredze. Un es vienmēr saku, ka cilvēki mums apkārt tie ir tā kā tādi lakmusa papīriņi. Tad, kad tu esi nogājis maliņā, konkrēti šobrīd es runāju par sevi, es esmu pagājis maliņā, es esmu izstrādājis kaut ko sevi, un tad es aizēju atpakaļ miedarbībā ar citiem cilvēkiem, nočekot un notestēt, cik labi es esmu šo jautājumu, uzdevumu izstrādājusi. Vai mani kaut kas trigero, vai es kaut kur uzvelkos, vai tomēr ir ok. Man šķiet, ka pirmajā reizē ar šo būs gana. Atvados no jums. Tiekamies nākamajos video.